Ceturtais uzdevums sadala reizinātājos izteiksmi x kvadrātā reiz x mīnus 2 iekavās plus 3 reiz iekavās x mīnus 2. Pārakstīšu izteiksmi. X kvadrātā reiz iekavas vaļā x mīnus 2 plus 3 reiz iekavās x mīnus 2. Un tagad sākam vērot, kas te ir labs un patīkams. Kāpēc tas uzdevums maksā tikai 1 punktu un kāpēc te ir tik skaisti? Jo iekaviņās abās mums ir x mīnus 2. Un mēs, skatoties uz diviem saskaitāmiem, saprotam, ka šo x mīnus 2 mēs varam iznest pirms iekavām. X mīnus 2. Tagad būs jauns reizinātājs, un kas mums paliekās no pirmā saskaitāmā, un kas mums paliekās no otrā saskaitāmā. Ja x mīnus 2 mēs paņēmām nost, mums palika x kvadrātā plus zīme, un no otras saskaitāmā palika trīnieks. Mēs esam sadalījuši reizinātājos izteiksmi. Uzdevums ir veikts, 1 punkts nopelnīts. 5. uzdevums. Izdali daļas, iegūto daļu saīsini. Kas šajās daļās ir tāds īpašs? Te ir dalījuma zīme, un mūs pašlaik testē uz to eksāmenā, vai mēs atceramies, ko tas nozīmē. Ka īsnībā tas ir, es pārakstīšu, x kubā mīnus, un uzreiz, lai būtu vieglāk uzminēt, kas būs tālāk jādara, 27 ir 3 kubā. Dalīts ar 3x mīnus 9, un šī dalīšanas zīme kļūst par reizināšanas zīmi, un otra daļa tiek apgriezta ar kājām gaisā. X dalīts ar x kvadrātā plus 3x plus 9. Ko tālāk mēs varam darīt? Skatāmies formulu lapu. Pirmajā lapas pusē, kreisajā augšpusē ir kubu summas un starpības. Mums būs tā zīmīta, mīnus zīmīte, kas ir x kubā mīnus 3 kubā, un tad attiecīgi iekavas būs x mīnus 3 reiz, un viss, kas iekavās, būs ar plus zīmēm. Pārakstam savus kubu starpību, kā x mīnus 3, un iekavās garajās būs x kvadrātā plus 3x plus 9, pirmā daļa. Saucējā. Mēs te tā kā varētu trīnieku iznest pirms iekavām. Pirmās daļas saucējas x 3 reiz x mīnus 3. Nu, un tā kā mums ir reizināšana, mēs varam apvienot daļsvītras, labās daļas x reizināt klāt pie visa skaitītāja, un pie visa saucēja labās puses daļas saucēju arī piereizināt pie kreisās puses saucēju. Sareizināt mēs jau drīkstam. Tagad skatāmies, kas mums ir sanācis. Pakrāsosim. Mums ir x mīnus 3, ko var kā reizinātājs saīsināt. Mums ir šie te kvadrātu vienādojumi, kurus var saīsināt. Un atliek secināt, kas no tā visa mums ir palicis. Skaitītājā mums ir palicis x un saucējā trīnieks. X dalīts ar 3. Kā rezultātā mēs esam izdalījuši daļas un veikuši saīsināšanu. 2 algebras uzdevumi kopumā 4 punktus vērti. Paldies par uzmanību!